Labdien, dargie kolēģi, biedri un draugi! Šodien mēs esam šeit, lai kopīgi stiprinātu mūsu partiju vērtības. Diemžēl katrā no mūsu novadiem ir savas problēmas. Ogres novads nav izņēmums. Neskatoties uz to, ka Ogres novads smuki attīstās viss, bet ir arī savējās iekšējās puses, ko mēs, diemžēl, braucot garām cauri Ogrē, mēs to neredzam. Mūsu mērķis ir veidot labāku nākotni, kurā katrs cilvēks justos drošs, dzirdēts un novērtēts. Lai to panāktu, mums jābūt vienotiem un jāstrādā pie risinājumiem, kas nodrošinātu taisnīgumu un izaugsmi visiem. Mēs kandidējam šā gada pašvaldību vēlēšanās laikā, kad izaicinājumi ir milzīgi. Vienu no viņiem mēs jau esam paveikuši. Mēs kopā Suverēnā vara un jaunatvieši kandidējam visos 42 novados, kas rada gandarījumu par padarīto darbu, ko vadošās partijas nav gaidījušas no mums. Tas apliecina, ka mēs esam spēcīgi. Mēs varam iedvesmot pārmaiņas, veicināt dialogus un īstenot reformas, kas uzlabo mūsu sabiedrību. Neaizmirsīsim, ka katrs solis ir svarīgs un katrs mūsu viedoklis ir vērtīgs. Tāpēc aicinu katru no jums iesaistīties, dalīties ar savām idejām un kopā virzīt mūsu partiju uz panākumiem. Mēs esam šeit sanākuši apzinoties, ka mēs ejam uz vēlēšanām, lai kalpotu Latvijas tautai un kopīgi veidotu nākotni, kurā mēs visi varam attīstīties un plaukt. Paldies!